kaut kur no novada Markus, labi. Te ir arī tā specifiski braukuši skolotāji, vai tie, kas ir skolotāji, no jums te ir kādi? Sākās, labi. Tas vienmēr dod tādu, jūs zināt, ka no atrašanās skolotāju priekšā no tā sindroma nav iespējams tik teiks mūžīgi. Un pārī ir vecāki, kuriem bērni kaut ko dara paralēli, divi vienojums. Labi. Es šodien runāšu tikai skaistas lietas un ideālas lietas. Nevis to, kā ir realitātē, bet kā vajadzētu būt ideāli. Es pastāstīšu, kāpēc. Mēs sāksim ar dažām lietām no tāda ļoti sterila bibliska viedokļa, viena iemesla dēļ. Tādam vajadzētu būt pamatam. Un pēc tam, kad mēs zinām, kas ir tā matrica vai mēraukla, tad mums ir vieglāk ieraudzīt tās starpības, kā mums ir, vai kur mēs atrodamies. Un tad vienmēr var uzdot to jautājumu, priekš kam bija domāts vēl nekā rabī, kad cilvēks ir bauslība, bet viņa dzīve norit tā. Viņš atnāk un saka, tad lūk, lai es nenomaldītos no šīs patiesības vai dabūtu apsolījumus, ko tad man no šīs atšķirīgās dzīves situācijas darīt rabī, tādu, lai es nepazaudētu šos apsolījumus. Un tas, man liekas, ir daudz auglīgāk nekā savos spriedumos maldīties no situatīvi. Kāda situācija tā domās? Es atceros, ka mēs vienreiz izbraucām ar kuģi jūrā, kad pārcelās dzīvot uz Liepāju. Ļoti gribējās. Kapteinim iedevām lielu honorāru. Un viņš teica, labi, brauksim. Es teicu, kāpēc pārējie nebrauc? Nezinu. Iebraucām jūrā un sapratām, ka viņam laikam bija dedzīga vajadzība. Un tad tā situācija bija tāda, ka tu pret vīlumi tā šūpojies. Es saku, viņš saka, dziļāk nebrauksim, vīni lieli. Es saku, kad brauksim krastā, viņš saka, kad pierims, citā nevar atgriezties, jo pret bortu var apgāst. Un mēs šūpojāmies. Tur viss, kas uz klāja, ir īpaši šurpu, turpu atpakaļ, ūteņš rakstās pāri. Un tu gaidi, kad būs labvēlīgs mirklis. Grūti ir tā dzīvot, kad dzīve pavarās tikai tad, kad ir labvēlīgs mirklis. Kad apstākļi bīdi tevi, nevis tu veido apstākļus. Man liekas, ka tā ir viena no tādām dzīves dilemmām, kā kļūt no apstākļu mētāta cilvēka par cilvēku, kurš vairāk vai mazāk iespaido vai veido apstākļus sev apkārt. Tas ir iespējams vienīgi tikai tad, ja cilvēkam ir kāds stingrs iekšējs pamats attiecībā arī uz laulību, attiecībā uz ģimeni, attiecībā uz bērnu, audzināšanu un savu namu pārvaldīšanu. Tieši tāpat ir jābūt tādai stabilai skaidrībai. Un man viens cilvēks nesen sacīja, vai es maz zinot, kādi draudzes locekļi mums tur nāks svētdienās. Es saku, visus nepazīstu līdz vīlē. Un tā man par vienu tādu sastāstīja. Es saku, mums arhibīskaps Jānis savā laikā sacīja, kad bija priesteri mācītāji kārtā, viņš teica, kad viņam teica, jūs zināt, ka jūs esat iesvētījis, jūs vispār zināt, jūs esat iesvētījis bijušo komjaunatnes sekretāru. Un viņš teica, brīnišķīgi, viņš saka, vispār jums ir tādi ļautiņi, kurus te saldo pazīst ar nelabāko slavu. Un viņš toreiz sacīja, tas jau ir labi, jo Kristus teica, ka veseliem ārstu vajag nevis, slimajiem ārstu vajag nevis veselajiem. Un žēl, ka viņi ir vēl tik maz baznīcā, vajadzētu vairākiem tādiem būt. Un tad viņam teica, jā, es nekad uz tādu baznīcu neiet, kur ir tādi cilvēki. Un viņš teica, baznīca nekad nav pretendējuši uz eņģeļu sajietu. Viņi vienmēr bijusi slimīgs grēciniekiem. Un man tas liekas ir tā ļoti labi, ka neskatoties to, ka ja cilvēks ir mežā apmaldījies, ir labi, ka viņam ir kompass. Pat ja viņš iet nepareizā virzienā, ir labi, ka viņam ir karte. Tas ir daudz labāk un daudz svētīgāk. Un tāpēc arī mēs, lai ko šodien runāt par bērnu audzināšanai laulību, es negribu, lai kāds saspringt un teikt, man tā no sākuma nav bijis, man jau ir dzīvē citas versijas realizējušās. Vienalga ir labāk dzīvot ar kompasu un karti, tāpēc, ka ļoti bieži gadās tā, kā es vakar 2 reizes pārbraucu pāri Daugavai šeit. Un tad, zināt, ka tā navigācijas sistēma GPS dara tā, ja tu aizbrauc bišķi nepareizi, viņa ātri domā, kā tevi dabūt atpakaļ, un tad izstrādā alternatīvu maršrutu. Es domāju, ka Dievs līdzīgi mūsu dzīvē dara.
iespējams, ka tu esi nogriezies nepareizi. Un iespējams, ka tev vairs nav skaidrs, kā tik galā. Bet kāds domā, kāpēc gadu 2, varbūt 10 tevi izvest atpakaļ uz tādu ceļu. Tāpēc, ka Dievs nevis rada strupceļus, bet viņš saka, es esmu ceļš, es esmu durvis. Ja? Un tur, kur visur citur mums durvis aizvarās, tur ir tikai viens vienīgs durvis, kas atvarās, tas ir Kristus. Mēs iesāksim kopīgi lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā, mums apžēlojies, Kristu apžēlojies, mums apžēlojies. Gods lai Tev Tēvam un Dēlam un Svētiem garam, kā bija sākumā, tagad vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Visu žēlīgais Kungs sūta mums savu Svētā gara žēlistību, kas stiprina mūsu dvēseles spēkus, lai mēs ņemdam vērā mums Tevis dotās mācības pieaugt par godu Tev, mūsu radītāju, par iepriecinājumu visiem. To lūdzamies Tev caur Kristu mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā gara vienībā. Viens paties Dievs dzīvo un valde augsts slavēts mūžīgi mūžos. Āmen. Kad mēs raugamies radīšanas stāstā, mēs redzam kādu brīnumainu lietu. Mēs redzam, ka viss, kas pasaulē ir radies faktiski mīlestībā. Mēs visi zinām to Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas pantu. Tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, ka viņš ir atdevis savu vienpiedzimušo dēlu. Un tad, kad mums vienmēr tiek jautāts, kāpēc Dievs to dara, viņš grib mums pestīt. Kāpēc viņš mums grib pestīt? Vai mēs būtu tā cienīgi, vai mēs būtu tā vērti? Nē, viņš ir mīlošs. Un tā pati atbilde, kāpēc Dievs vispār ir radījis mums, ir tieši tā pati, tāpēc, ka viņš mīl. Pie tam radīšanā Dieva mīlestība var redzēt tik brīnumainā veidā, ka pirms viņš rada savu radības kroni cilvēku, viņš vispirms rada, un to lasām 1. Mūzes grāmatā, ka iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Viņš rada debesis, visu eņģeļu pasauli, visu mums neredzamo, strukturēto ar saviem pienākumiem un uzdevumiem Dieva troņa priekšā eņģeļu pasauli. Un pēc tam mums seko zemes radīšana, jeb pasaules radīšanas apraksts. Un tas, ko mēs tur redzam, ka zināmā secībā Dievs šo pasauli iekārto, viņš izveido. Zemē liek izdot, dot pavēlu augt, augļoties, vairoties. Un tad, kad viņš ir izveidojis Ēdenes dārzu, kā pēdējo viņš veido cilvēku. Un tad mēs varam redzēt tādu brīnišķīgu mīlestību. Savā laikā, kad es ierados kalpot Liepājas draudzē, man uzaicināja uz vienām mājām. Cilvēki tur bija ievākušies, tur nepārāk labi ļaudis bija dzīvojuši iepriekš. Un sieva slimnīcā, zemdībām. Un vīrs mājās pa to laiku cenšas visu iekārtot tā, un zinot, ka būs puika, tur ir nopirktas dažas jau tādas lietas, kuras tas bērns pēc 2 gadiem paņems rokās, bet tā ir mīlestība. Es jau tagad. Es atceros, kā viens brālītis, ar kuru teicis negāja kopā makšķerēt, kad viņam piedzīva mazs brālītis. Viņš viņam blakus tajā redeļu gultiņā ielika spinningu uz 1. gada dzimšanas dienu. Vismaz būs kāds, kurš ar viņu aizies kopā. Un es aizbraucu tā mājām iesvētīt šo māju. Un es skatos, viņš tur iekāra šūpuli, nevis gultiņu, bet tādā svārstā šūpuli. Un es saku, es viss sataisīs tā, lai būtu gatavs. Viņš saka, jā, kad viņi atbrauks, tad viss ir gatavs. Viņiem ne par ko nav jādomā. Un ja mēs jautātu, kas tā liek rīkoties, tā ir viennozīmīga mīlestība. Ja mēs skatāmies uz Dievu, kurš iekārto pasauli, kurā būs cilvēkam dzīvot, viņš visu sataisa. Un tad, kad viņš iedvesīs Ādamam nāsīs dzīvības dvašu, viņš atvērs acis, un pirmā lieta, ko viņš redzēs, ideālu paradīzi, kurā ir viņam tikai viens bauslis un pārējā ir baudīšana. Tāpēc, ka tas būs veids, kā ļaus cilvēkam sajust mīlestību. Iedomājieties, ja mēs visi redzētu tikai 2 krāsās, mums būtu liela vajadzība, ka pasaulē ir tāds krāsu spektrs. Iedomājieties, ka būtu tikai viena smarža nekāda. Dūmi, bet neko neatšķirās, kad viņu nav.
Kā tas ir, ka mums būtu mēle, bet mums nebūtu garšas kārpiņi? Būtu liela vajadzība pēc dārziņiem, salduviem, pēc kaut kā. Kāda atšķirība? Tu nejūti. Tad padomāsim, ka Dievs ēdeni rada tik krāsainu, tik dažādu. Un vienlaicīgi viņš rada cilvēku, spējīgu to visu uztvert. Viņš pirms tam ir radījis visu tā, lai tad, kad viņa cilvēks attaisīs acis, viņš vienkārši priecātos par to. Tāpēc, ka tā ir mīlestība. Un tad, kad mēs runājam vispār par pasauli, par cilvēku tajā, mums ir ļoti, ļoti svarīgi šo galveno saprašanu nepazaudēt. Un tad, kad Dievs ir radījis Ādamu, mēs redzam, ka viņš mīlestībā viņu iepriecina ne tikai ar to, ko viņš ir radījis pirms viņa. Viņš ir ne tikai mīlošs radītājs, mīlošs vecāks priekš Ādamu. Viņš ir arī mīlošs pedagogs. Un tajā brīdī, kad Ādams ir atzinis savu realitāti un atzīst visu to realitāti, kas ir apkārt pasaulē, Dievs pie viņa sūta visu radību, un Ādams viņu nosauc vārdā. Un, kad mēs lasām radīšanas stāstu, mēs lasām to, ka nosaucot visu radību vārdā, viņš neatrod sev līdzīgu. Viņš redz, ka radībā ir pa pārējām, bet viņš ir vienīgais, kuram nav. Un viņa sirdī iedegās ilgas pēc sev līdzīga. Šī nav lieta, ko Dievs nebūtu paredzējis. Šī ir lieta, ko Dievs ir paredzējis kā pedagogs. Es gribu tev uzdāvināt ne tikai to, kas jau ir gatavs tev iedots, bet es gribu uzdāvināt tev arī to, ko tu ilgojies. Nevis tāpēc, ka šeit kaut kas būtu nepietiekams, bet tāpēc, ka es gribu apveltīt tev arī tādā veidā, ka es piepildu tavas ilgas. Un tad, kad Ādams atmostās no transa, vai tā citā miera, kur laikā no viņa tiek ņemts sānkauls, ļoti interesanti, jūdu tradīcijā radīšanas stāstu uzskata, ka tas sānkauls, daži rabīni uzskata, ka tā ir uz otru pusi, viņš ir ar otru sevi. Un ka vienkārši ņem to pusi nost un pagriež pret viņu. Un viņi būs viens vesels tā kā iepriekš. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet ļoti interesanta doma, ka tikai tad viņš to ierauga, ka tad Dievs atdala, ka viņš neko nav radījis nepilnīgi. Grūti pasacīt, bet katrā gadījumā tāda aiztirties ir, kur tur domāju. Un viņš saka, tas ir kauls no mana kaula, miesa no manas miesas. Un tajā brīdī mēs nonākam līdz mūsu šīs dienas tematikas pirmajam punktam, ka divu cilvēku savienība, jeb laulība, patiesībā tā ir pirmkārt Dieva dotas ilgas vienam pēc otra. Un vislabākās tās var būt tad, kad viņš viņus veido, kad viņš atdala un pieved klāt. Un šeit ir tāda interesanta lieta, ko es atceros manā draudzē Saldū, kad es kalpoju, biju vienam svētdienas skolas skolotāja. Un viņai visi mēģināja ieskapēt kādu vīru, jo viņi palika vecāki, jo vairāk mēģināja viņu sapazīstināt. Ziniet, ir tāda tendence radiem un draugiem, ka ja tev ir 25 un tu neesi precējies, tev viss ir kārtībā. Loģiski. Un teica, tev būs 30, tas ir kritisks posms, tu nevari tā darīt, tev kāds ir jāatrod. Viņa sacīja, es negribu kaut ko atrast. Un viņa bija dievbijīga sieviete, mīlēja bērnus, labprāt vēlējās savus. Bet viņa vienkārši saprata, ka viņa savā dzīvē grib blakus tādu cilvēku, uz kuru var paļauties, ar kuru var rēķināties. Viņa grib to, ko viņa uzskatīja, un kādam vīrietim ir jābūt. Un savā laikā, kad jau visi tā bija atmetuši cerības, teica, aizies vecmeitās. Tad notika tā, ka viņa bildināja viens, tagad taču mācītājs. Un es atceros, kad viņa sacīja, ja precēties ar kādu, tad ar garīgs tiekot. Apmēram tā. Ja Dievs kaut ko piešķir. Un es atminos to reizi, ka tad, kad viņa aicināja uz kāzām, es diemžēl nevarēju tikt. Es sacīju, vai tev ir tāda sajūta pēc tam, ka tu esi kaut ko nokavējis. Viņa teica, nē. Es nenožēloju nevienu to
gadu, ko es biju lūgusies un ticībā gaidījusi uz savu laulību. Un es priecājos, ka es nebiju paklausījusi sākot ar mammu un beidzot ar draudzenieku. Tāpēc, ka viņām bija, lai man būtu kaut kas kā visiem. Es saku, bet man ir tā, kā man vajag un ir vislabāk. Un tas ir vislabākais, kā to darīt. Un tad, kad viņiem pieteicās bērniņi, viņi sacīja, es to iemācīšu arī viņiem, tāpēc, ka Dievs neatstāja kaunā. Dievs nepamet kaunā. Viņš nekad neatstāja tādu dzīvu cerību, kas ir likta uz viņu. Es jums teicu, ka es runāšu sākumā par ideālām lietām. Nu, pēc tam mēs parunāsim par realitāti. Tāpēc pats radīšanas stāsts norāda uz to, kāds ir sākums tam, ko mēs pasaulē pazīstam kā tādas neviltotas cilvēku ilgas vienam pēc otra. Ilgas vienam pēc otra. Un cik ļoti kādreiz tas ir sāpīgi, kad šīs ilgas tiek ievirzītas vai realizētas ne tai gultnē, kā Dievs to cilvēkam ir paredzējis vislabākajā veidā, bet tas tiek ievirzīts tādā gultnē, kur cilvēks šo Dievu dod tās ilgas impulsu pēc otra, mīlēt, pieķerties, mīlēt, ka viņš viņu realizē pilnīgi citā kontekstā. Pēc tam viļās vai vēl kaut kādā veidā sāpīgi pārdzīvo. Tāpēc tā pirmā lieta, ko mēs tā vienmēr domājam par laulību, ir, vai tās sākums ir tiešām Dieva patiesībā balstīts. Atceros vienu savu amatu brāli, kad es viņam sacīju, mans vecākais dēls ir apprecējies. Nevarēja iedomāties. Tad, kad gatavojās kāzām, tu vēl nejūti to. Gatavojās, plāno, domā, vēl datums pētīt. Bet tad, kad viņš apprecās, tu pēkšņi sajūties vecāks. It kā nedēļu iepriekš tu zināji, ka viņš precēsies, bet vēl viņš ir dēls. Tā vienā brīdī tu dzirdi baznīcā, ka viņš ir vīrs. Tāds pats kā tu tagad. Ar tām pašām iespējām. Un tu skaties, domā, tāds dalīts sajūtas. Tu vēl biji šitāds. Labi, tu paaugies, bet tagad tu vispār esi savā vietā, savā dzīvē. Viens amat brālis man to dzirdēja, viņš saka, apsveic. Un viņš teica, baznīcā sieva atrada. Es saku, jā, pat no draudzes, viņš es vispār domāju. Vai ar to pašu domāšanu, vai ar tiem pašiem standartiem, vai iepazīt cilvēku, kuram ir tas pats svarīgs, kas viņam. Es par to priecājos. Es esmu redzējis brīnišķīgas laulības, kur, piemēram, kā draudzes locekli nāk un visu laiku mēs palūdzēties par manējo. Es saku, kā tavējam ir vārds. Jo tu viņu tik ļoti mīli, kad jau aizlūdz. Tā ir. Un viņi pasaka, jūs varat smieties vai nesmieties, 8 gadus mēs draudzīgi pa laikam lūdzāmies. Un tad, kad tas cilvēks atnāca uz baznīcas un pieteicās uz katehēzi, un tad kļuva par labu baznīcānu, es sirsnīgāku vīrieti draudzē neesmu redzējis. Es saku, tev viena lieta pietrūka. Tev var tik daudz kā ticība vēl iedēstīt sirdī. Sirsnīgs, atbildīgs, gādīgs, nelecās un nekašķējās, izpalīdzīgs, kur viņam kāda vajadzība ir vai kā. Un ticībā tiešām nodrības. Viņš ir instruktors, māca šoferīšiem braukt ar smagajām automašīnām un smagajām piekabēm. Ko tas nozīmē braukt pa Liepāju ar piekabes? Nozīmē visu laiku jaunam puikam skatīties uz nagiem. Es vienreiz stāvu pie krustājuma, piebrauc ar mašīnu, tā ļoti tūp piebrauc. Ko viņai vajag? Mācībnieci, distants nejūt. Attaisās lokus un viņš no savas instruktora krēsla. Mācītāji, cikos mums tur svētdien tas? Labu dienu! Un māca braukt tālāk. Var redzēt, ka cilvēks ir nevis tā svētdienai piekritis, bet tā ir iedraudzējies ar baznīcu. Es esmu redzējis pretēji, no kā brīdina apostols Pāvils, ka kādreiz šī ticības atšķirība kļūst arī par diezgan plosošu plaisu, ka dažkārt cilvēki dēļ tā nošķirās viens no otra. Tamdēļ arī apostols Pāvils dod skaidrus norādījumus laulātajiem, ja gadījumā ticības atšķirība vai viena ticība un otra neticība sāk ienest, par to mēs runāsim mazliet vēlāk kaut kādas plaisas vai atdalīšanās vai viena pret otru atcelšanu.
Tāpēc par laulību runājot, mēs tagad pievērsimies uzmanību sadarināšanās. Šeit noteikti ir kādi, kuriem tas varētu būt aktuāli. Šī ir ļoti svarīga lieta. Vienmēr, kad mēs lasām par jauno Mariju, mūsu kunga māti, mēs lasām, ka viņa bija sadarināta ar Jāzepu. Un pirms viņi nāca kopā, viņi palika grūti no svētā gara. Parasti cilvēki to pantu, pirms viņi nāca kopā, skaidro tā, значит, sanāca kopā. Bet šeit jēga ir pavisam citādāk un daudz dziļāk. Sadarinātie kaut kad sajiet arī pilnīgi kopā, kā tas ir laulības kārtā pieņemts. Bet pirms pat tas notiktos, notika kaut kas, kas ienes tādas izmaiņas, kādas nemaz sākotnēji Jāzepam nemaz nebija ne paredzēts, ne domāts. Un tad, kad es draudzes jauniešiem to saku, es saku tā, jūs, kas domājat par laulības kārtu, padomājiet par sadarināšanos. Un izdzīvojiet sadarināšanās laiku, jo viņš ļoti daudz ko jums dos priekš nākamās laulības, vai arī pasargās no laulības, kurai nevajadzētu būt jūsu laulībai. Iespējams, ka te ir cilvēki, kuriem pašiem tas nav vairs svarīgi vai aktuāli. Man viens cilvēks teica, interesanti jau ir, bet ko tu no jumta nokritušam mirvanim kāju ģipsēsi. Tāds celtnieks bija draudzē. Viņam tas teica, viņš ir nokritis no 7. stāva, viņam šinas līgas. Viņš jau vairs neelpo. Interesanti jau ir tā tēma, bet vairs uz mani neattiecās. Bet sadarināšanās, tas ir kas tāds, ko mēs redzam kā biblisku aizsākumu. Ja, pirms viņi nāca kopā, viņi bija sadarināti. Un tad mums ir tādi cilvēki, kas saka, labi, man vairs tas nedara, bet man aug bērni, nāk pusauģi vecumam klāt. Tad vecākiem ir viena laba lieta. Saprast, izprast, ko nozīmē sadarināšanās un ļoti lielā nopietnībā pret šo laiku attiekties un arī ieteikt. Sadarināšanās, tas nav, teiksim, tāds tikai tuvu austrumu izplatīts kultūras fenomens, aizsit vai aizņem. Viņi vēl abi 2 maziņi, 11 gadi, bet viņi ir sadarināti. Tur neviens pat, lai neskatās nevienu no otru virzienā, tur viss jau ir izlemts. Ne šādā nozīmē, bet sadarināšanās kā savstarpējas iepazīšanas laiks. Un ja mēs tā ļoti vienkārši varētu teikt, kas ir sadarināšanās, tad sadarināšanās ir notikums, kurā cilvēki skaidri un gaiši ne tikai ir atklājuši viens otram savas jūtas, bet abi divi apliecina apņēmību šīs attiecības, kas ir iesākušās, vest līdz laulības kārtai. Sadarināšanās ļoti skaista daļa ir, ka uz to tiek lūgt arī ģimeņu, ja vecāku svētību vai piekrišanu. Tāpēc ļoti bieži sadarināšanās notiek 2 ģimeņu lokā. Tas nozīmē, ka šī apņēmība vienam pret otru netiek paturēta tikai 2 mīlošu cilvēku starpā, bet viņa tiek darīta zinām tiem, no kuriem viņi ir iznākuši, un kuriem arī turpmākajā dzīvē būs vairāk vai mazāk iespējas un kopā būšana. Tās būs viņa vecāki ģimenes. Baznīcā pat ir tāds teiciens, ir labi, ka mēs viens otru varam svētīt, ir labi, ka mūsu ģimenes var svētīt, un tad baznīcā atliek uzlikt tikai kroni. Ja, ka mēs viens otru esam Dieva žēlstību atraduši. Nav brīnišķīgākas svētības kā tēva un mātes svētības, un tad atliek vēl priesterim dot savējo. Tad, kad ir šī, man ļoti patīk krievas teiciens, Bog trojicu ļūt. Tad, kad ir šī trīsvienība, tad cilvēki var justies visdrošākie un labākie. Protams, Dievam ir jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. Var gadīties situācija, cilvēki viens otru mīl, ir apņēmības pilni, ir labi baznīcāni, bet vecākiem saka, glītāku tev vajadzēja atrast vai arī naudīgāku. Protams, ka šādā situācijā būs grūti rēķināties ar vecāku svētību un šādā gadījumā pat varētu atstāt bez ievērības. Bet ideālā gadījumā ir, kad arī tava ģimene ir uz to piekrītoši. Kas notiek pēc tam, kad ir noticis sadarināšanās mirklis? Mums parasti puiši draudzē saka, 2 gadzaņus vajag vienu, es viņai dāvinu sadarināšanās gadzaņus. Sadarināšanās kā tā tradīcija ir, ka uzdāvinu viņai. Un tas izteica tāda oficiāla bildinājumu viņai un liecinieku priekšā. Un Dievs dos šo sadarināšanās laiku novest līdz laulībai, dosiet arī jāvārda liecību Dievu priekšā. Blakus šim te aktam, šim notikumam, šim pasludinājumam,
notiek arī baznīcā. Ir sadarināšanās lūkšanas, ko pār cilvēkiem izlūdzās, lai Dievs viņus uztur šķīstībā, tīrībā un dievībā līdz likumīgai laulības kārtai. Ko nozīmē sadarināšanās laiks? Sadarināšanās laiks nozīmē, ka man otra cilvēka priekšā ir tāda uzticība, kā vīram pret sievu un sievai pret vīru. Bet sadarināšanās laiks nenozīmē, ka man ir arī sievas un vīra prieki. Mēs paturam sevi šķīstībā un tīrībā, bet savstarpējā cieņā mēs jau mācāmies to uzupurēšanos, to pieslīpēšanos, kāda būs vajadzīga vēlāk laulības laikā. Es pasacīšu, kāpēc tiek nodalīts šīs lietas. Pienākums stājas otra cilvēka priekšā kā laulībā spēkā, bet laulības gulta netiek dāvināta. Tāpēc, ka ja šajā pārbaudas laikā cilvēki atklās viens par otru kaut ko tādu, kas neļauj viņiem harmoniski savienoties un pavadīt visu mūžu kopā, ja viņš šajā pārbaudas laikā būs konstatējuši, ka viņi ir viens otram nederīgi vai nepiemēroti, šīs sadarināšanos laužot, ko atšķirībā no laulības var darīt, viņi nebūs sevi aptraipījuši. Viņi ar vien varēs būt pirmā, un viņš ar vien varēs būt pirmais kādēļ. Un tāpēc sadarināšanās laikā ir šīs divas medaļas puses. Man bija viens pāris Saules draudzē, viena no pirmajiem, kas sadarinājās, un bija lepni, ka to jau izdarījuši. Un tad viņi atnāca skaidroties. Toreiz tāds tikko iesācis kalpot, bija mācītājs, tikko svētīts amatā ordinēts. Viņi atnāca un tas puisis saka, viņa mani kontrolē. Es saku, tas nav labi. Un viņi saka, es viņu nekontrolēju. Viņš saka, kā tad tu nekontrolē? Viņš saka, kā, es tev tikai paprasīju. Viņi pie vecākiem dzīvo, viņš jau bija tāds pastāvīgs dzīvoja prom no vecākiem, bet savā dzīvoklī. Un viņi vienkārši ejot mājās no darba, bija redzējis, ka viņš ar kaut kādu meiteni tā draudzīgi runājās, kaut kur kopā iet, viņi bija paprasījis, kas tā ir tāda. Un viņš bija pateicis, tā ir mana privātā dzīve, kā tu vari tā jautāt? Un tad es viņam mēģināju pastāstīt, ka sadarināšanās to arī nozīmē, ka sadarināšanās laikā vairs neflirtē, vairs neveido nedara neko tādu, kas novestu pie iepazīšanās, pieķeršanās un iemīlēšanās. Tāpēc, ka tu jau esi izlēmis, ar ko tu to darīsi. Tāpēc te nav jautājums par kontroli. Te sākās tāda atbildība no tevis būtu arī laulībā prasīt un otrādāk. Un es zinu, ka šis laiks ļoti daudziem cilvēkiem, lielākoties manā pieredzē sadarināšanās ir beigusies ar laulībām. Bet es zinu vairākus pārus, kuri ir ļoti pateicīgi sadarināšanās laikam, kur sadarinoties bija viens priekš otra. Neko man vairāk nevajag. Mums Bībelē ir tāds pants, ja tu esi mans, Dievs, ja tu esi mans, tad man nevajag ne debesis, ne zemes. Viņiem bija tā apmēram tā. Ja garīgs ir mans, tad man nevajag ne debesis, ne zemes. Tās ir muļķības. Pēc apmēram gada cilvēki viens otru apmeklē, viens dzīvo Liepājā, otrs Valmierā, cilvēki brauc viens pie otra ciemos, satiekās. Un sāk parādīties tādas rakstura iezīmes, kāds cilvēki sāk parādīt, ko viņi no otras sagaida. Un puisis izvirza tādas prasības, kur faktiski tas robežojās ar plastiskām operācijām topošajai sievai, līgavai, sadarinātajai. Viņš sāk apspriest, ka viņa brīnišķīga sieviete visā, bet ir dažas lietas, ko vajadzētu medicīniski viņā uzlabot. Un tad gan būtu ideāli. Ļoti labi, ka viņi to gadu dzīvoja nevis kopā, bet dzīvoja tāda attieksmē viens pret otru, kā topoši vīrs un sieva, un ka tieši šim kontaktam pateicoties varēja iznākt kaut kas tik privāts pret otru ārā, kas parādīja, vai es ar šo cilvēku būšu vispār laimīgi kopā. Ja? Tad sadarināšanās laiks ir labs laiks, lai apprecētos veiksmīgi, bet arī lai pasargātos no iespējami neveiksmīgas laulības vai no cilvēka, kurš dziļākajā būtībā nemaz nav tavs cilvēks. Tāpēc pat, ja mums vairs sadarināšanās nav aktuāla, tad varbūt, ka mēs tieši šo saprašanu varam likt lietā, runājot ar saviem pusauģiem,
kuriem veidojās šīs ilgas pēc otra, šī vilkuma pēc otra, un ka mums vienmēr jāsaka, ka vilkuma pēc otra cilvēka, pēc Dieva nodoma, vienmēr tiek piepildīta kopīgā dzīvē, kas beidzās ar uzupurēšanos. Es vienmēr laulātiem pie altāra saku, ka viņi šodien ir ļoti skaisti, jauni, uzpucēti, bet viņi ir līdzīgi tūkstošiem šajā dienā. Viņu laulība ir tāda pati kā visiem pirmajā dienā. Tikpat svētība tā tālāk. Bet tad, kad viņi atnāks uz savām zelta kāzām vai dimanta kāzām, kad viņi tur stāvēs 70 vai 90 gadu vecumā, un viņiem aiz muguras būs 50 laulības gadi, es saku, jūs būsiet totāli neglīti. Jūs būsiet sakumpuši ar krunkām, jums būs vajadzīgi vedēji, lai palīdz atsteberēt, bet jūsu laulība būs apbrīnojami skaista. Tagad jūs esat smuki, bet laulība vēl nav nospodināta. Jūs palikāt nesmuki, bet jūsu laulība palika skaista. Tas ir tas. Un tāpēc, teiksim, runājot par laulību, ir svarīgi, ka jau no paša sākuma notiek kaut kāda tāda virzīšana, ka ar attiecībām neblēņojās, attiecības ir svētas, viņas ir jātur svētumā, jo vēlāk, ja attiecības netiek turētas pareizā ietvarā, viņas cilvēki noved pie vai izmisuma, pie apātijas, vilšanās, vai arī vienkārši uz nekontrolētu attiecību tādu veidošanu. Es zinu, ka tas, piemēram, manā draudzē, ka mēs runājam ar jauniešiem, ļoti bieži tā, ka cilvēkiem ir jālauž burtiski domāšana. Viņi neskatās uz randiņu kā uz lietu, kura ilgi un intensīvi varētu attīstīties priekš laulības. Viņi skatās apmēram, kā es saku tagad, jūs aiziet uz kādas autodīleru centru, un tur ir mašīna testa brauciens. Tu vari izbraukt, izgonkot, bremzēt, gāzēt, pēc tam pateikt, kādreiz cilvēks skatās arī uz savstarpējām attiecībām. Es pamēģināšu šitā, un pēc tā, Un tā var meklēt bezgalīgi. Tāpēc, ka pilnīgu dara otru cilvēku manā priekšā tas, vai es pilnīgi ar viņu cenšos sadzīvot. Neviens nav tik ideāls, lai neapniktu. Tādam vienam vidusmēra vīrietim pie noteiktiem gadiem sieviete nav vairs tik pievilcīga, kad viņi ir jauki. Tad jūs nopērkat privāto dzīvi un skatāties. Šitas 40 gadnieks kritis krīzē, vidusskolnieks noķēris aiz bizēm. Vai tas ir politiķis vai žurnālists, vienalga. Pa vienu līniju attīstās. Un tad, kad viņam ir 70, jo viņam piedara benzīna tanku vai nav degvielas tirgošanas tīklus, tad viņam blakus sēž tāds uzpucēts skelets ar piepūstām krūtīm un stāsta, ka bezgalīgi mīl šo kaupaino un krunkaino vīrieti ar visiem miljoniem kontā. Ļoti kroplīgi veidojās kaut kādas attiecības, piemēram, ja nav viņas ielikts tajā gultnē, kādā Dievs no paša sākuma vispār ir izredzējis šīs attiecības, lai tās pastāvētu, lai tās būtu. Un tad, kad es runāju kādiem pāriem mūsu draudzē, mums tiešām ir tā, ka cilvēki saka, ļoti iešaurināti paliek attiecību tēma, ļoti iešaurināti. Noved visu pie sadarināšanās vai beigās pie laulības. Bet tajā nav nekā slikta, tajā ir zināma tāda drošība pastāvība. Es to pieminu arī tā iemesla dēļ, es mazliet atkāpšos tagad no tēmas. James Dobsons, varbūt esat dzirdējuši, viņš ir sarakstījis, viņam ir tāda starptautiska ģimenē veltīta organizācija Amerikā. Un viņš ļoti savā kalpošanā un praksē liek akcentu uz tādu veselīgas ģimenes un arī bērnu audzināšanas metodēm. Viņš, piemēram, cits starpā saka tā, mums, kad mēs audzinām dēlus, mums ir jāaudzina viņi tā, ka viņi iespējami kļūs par vīriem un tēviem, ka viņi no sākuma mācās šo funkciju priekšzīmes, jau mazu vai pusauģu būdam. Līdzīgi ar meiteni salīdzinot, viņš saka, ka jums ir jāaudzina viņas kā tādas, kuras var kļūt par sievām, labām sievām un arī par mātēm. Un ka ir labi, ka viņas nav svešas no šīs pieredzes, no priekšzīmes savā ģimenē,
vai uzstādījumiem, kas priekš tā tiek doti. Un līdzīgi mēs varam sacīt arī par attiecībām, ka ja mēs ar cilvēkiem runājam par attiecībām, ka mēs runājam par viņām sadarbināšanās laulības kontekstā. Tāpēc, ka mēs negribam, lai šīs attiecības būtu kaut kādā veidā, pašķidras, izkaisītas, nesavāktas un nenoturīgas. Savukārt atpakaļ pie temata, daži cilvēki saka, cik tad ilgi vajag būt sadarinātiem. Ja, piemēram, es pats par to domāju un es gribu saviem bērniem to ieteikt. Kā jūs teikt, kā jums liekas, kāds ir tas laiks, kurš ir labs sadarināšanās laiks? Ko lūdzu? Nē, laika ziņā. Cik cilvēki laiku pavada pirms laulībām, iepazīstot viens otru sadarināšanās? Tas ir diezgan individuāli. Jā. Daži cilvēki ļoti ātri sevi atklājas. Nesen dzirdēju par radio tādu joku, ka tu ej uz randiņu, paņem līdzi mammu, viņa par tevi ļoti daudz, tam otram cilvēkam izstāstīs. Tas iepazīšanās process notiks daudz ātrāk, daudz zibenīgāk. Parasti saka tā, ka diez vai mazāk par pusgadu tas varētu būt ļoti dziļš vai nopietnas iepazīšanas laiks. Ir īpaši, ja cilvēki varbūt nav pavisam cieši blakus vai kaut kur savu viens otru tuvumā. Un reti, kurš dvēseli kopējs vai laulības terapeits baznīcā iesaka ilgāk par 3 gadiem. Tad ir jautājums, ja tu vari vilkt ilgāk jau par 2-3 gadiem, bet kāpēc tu neprecies? Ja tu ar vienu esi sadarināšanās laikā, kāpēc tas nenotiek? Es esmu dzirdējis atbildes, ka cilvēki atbild, viņi saka, pabeigšu studijas, iekārtošos darbā. Es saku, apsveicu, tad jūs būsiet tā kā mūsu rietumu draugi. Tad, kad jums būs karjera, māja, konts, ka jūs varat atļauties, saku, tad jūs savos 40 gados abi divi iesiet pie terapeita, dzersiet zāles, iesiet uz procedūrām, lai tiktu pie tā bērnu vai viņu iznēsātu. Tāpēc, ka jums vairs nav ne 19, ne 20, ne 24, ne 25 gadu, ka tas ir kaut kādā veidā labi un veiksmīgi. Kādreiz ir tā, es atceros, ka es bērnu dārzā, ja vecāki bija daudz, es ieskrēju, man sapulsums bija, kur ir. Ja tu ilgāk uzreiz nevar ieraudzīt, liekas, nav atnākuši. Un tad ir otrais šoks. Tas ir tas, ko mēs tā par laika ziņu sakām, ko mēs parasti sakām šajā laikā. Par laulību, kad mēs runājam, mēs varētu pieiet pie mūsu tā, pirms mēs teikam arī pie attiecībām ar bērniem. Ja sadarināšanās noved līdz laulībai, un mēs ejam svētnīcā Dievu un altāru priekšā, teikt savu jāvārdu Dievam un lieciniekiem un solīt viens otram uzticību, mīlestību, panešanu, kopā būšanu, nešķiršanos, nenovēršanos, priekos un bēdās, laimē un nelaimē. Es atceros, ka manam brālim bija ļoti ērkšķiem sēts ceļš uz laulību. Viņš bija tāds kaislīgs jauneklis, simpātisks. Vienmēr, kad mūsu bildītes kopā skatījās, teica, Anģa gan tāds fotogēnisks. Viņš iepazinās ar sievieti, kopā strādāja, 5 bērniņš, bet nebija kaut kas, kas viņa attiecībās īsti nebija akcepti no viena vecāka puses. Pats viņš bija pa jaunu, priekš kaut kādu bildīgu. Un tad pagāja ilgāks laiks, un viņš nāca pie tādas tiešām īstas ticības. Un tad viņš man atnāk un saka, kopš esmu ticīgs, man visu laiku grauž sirdsapziņa, man tā ir bērns šajā pasaulē. Es teicu, palūdzies par to. Es teicu, uzmeklē, satiekaties. Un tad viņš man stāstīja to mirkli, kāds ir, kad viņi sazvanījās tagad ar sievu. Viņš stāvēja, vienkārši istabā pie durvīm, domāju, kas tur zvana, attaisa durvis. Viņas uzreiz pazīst. Stāv tāds mazs puika, kurš no apakšas skatās uz augšu un saka, tu esi mans tētis. Viņš saka, tad sirds salūza. Viņš saka, vienā brīdī tu vairs nedomā,
vai viņi man patīk vai nepatīk, skaisti vai tāda, raksturs tāds vai tāds, tu pēkšņi jūti, ka tu esi atbildīgāks vairāk nekā tikai par randiņiem un par kaut kādiem mirkļiem. Tu esi atbildīgs par to, iekš kā tas viss dzīvo, iekš kā tas viss pastāv. Un tad, kad viņi pirmo reizi atbrauc jau pie manis ciemos uz sauli, mēs sākām runāt par to, kas tas ir. Un tad bija viens laiks, ko varēja saukt par viņu sadarināšanās laiku. Brālim bija jātiek galā ar iedzeršanu. Tāpēc, ka precēties ar cilvēku, uz kur nevar paļauties viņa vājības dēļ, tas nozīmē kādreiz sagandēt visu savu dzīvi. Un šis sadarināšanās laiks bija ārkārtīgi svarīgs. Viņš bija gatavs, kā krievi saka, iet padvenco, bet sieva teica, mēs nevaram iet kopā, ja šis posts, kas tagad posta tevi, pēc tam postīs mūs visus pārējos. Un tas bija viens no spēcīgākiem argumentiem, ka viņš pieteica cīņu un kāru ar to. Un tad jau, kad viņi stāvēja altāra priekšā, un kad faktiski, kad viņiem piedzima arī otrs un trešais, un par pirmais uzņēmos krustāva atbildību, es domāju, tas ir mans brālis dēls, man kā krustāva ir jāpalūdzās par to, varbūt, ko viņš kā tēvs pie viņa no paša iesākuma nav piepildījis. Brīnišķīgs puisis, sirsnīgs savā raksturā. Un tagad notika tāda lieta, ka manam brālim pirms kaut kādu mēnešu atklāja asinsvēzi 3. stadijā. Viņš ir slimnīcā gandrīz bez spēka. Un es aizēju pie viņa ciemos, un viņa sieva atnāk. Viņa bija grūti piecelties, bet viņš ar humoru sajūtu. Viņa arī. Un es redzu, cik ļoti daudz viņiem ir devusi pie viņa kopā nākšanas. Ne tik daudz tas, kā viņi iemīlējās un tika pie bērna, bet kā tas, ka viņi nostājušies ar atbildīgu sajūtu Dievu priekšā un dabūjuši reālu svētību no augšienes. Un tad viņam palīdz viņam apgulties un tā tālāk, un viņš tā stanēdams turas viņai pie rokas, viņa atliek spilvi, un viņš saka, saliec bišķi uz augšu, un viņš nav viegls. Viņi abi ir lieli cilvēki. Un viņi jau tā ar piepolu saliek, un brālis jau zina, ka viņai ir grūti, un viņš uz mani paskatās, ja es jau tajās laulībās biju, un viņš tā smaida, saka, priekos un bēdās. Tagad te ir tas brīdis, kad ir tās bēdas. Paldies Dievam, man Dieva žēlstība lūkšanā, viņš ir tagad palaists uz savām 3 nedēļām laukā, tāpēc, ka ir labi uzlabojumi. Tātad laulības kārta ir īpaši labs sākums. Es atceros, ka savā laikā es viņiem stāstīju par to, kas kristīgā laulībā ir atšķirīgs no pasaulīgas laulības. Un tagad es teiktu, ka nākošās raksturvietas, ne tikai to, ka iesākumā Dievs radīja vīrieti un sievieti, un ne tikai to, ka viņš viņus radīja un svētīja un sacīja augļieties un vairojieties, bet Efeziešu vēstulē, 6. nodaļā, mums ir tāda maza mājas kārtība, tāda maza mājas uzturēšanas kārtība. Apostols Pāvils runā par vīriem un sievām, un viņš saka tādus vārdus: vīri, mīliet savas sievas tā kā Kristus draudzi. Un tad viņš saka, sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, kā draudze Kristum visās lietās. Un tad viņš saka, es to attiecinu uz vīru un sievu, jo noslēpums vīru un sievas starpā ir liels. Viņš saka, es to attiecinu uz Kristu un draudzi. Tāpēc, ka Kristus ir kā līgavainis un draudze ir kā līgava, kas viņam tiek posta un sagatavota. Viņš kā līgavainis un draudze kā līgava ir izgājuši viens otram pretī. Un mēs gaidām to dienu, kad draudze pilnīga un pavisam un mūžīgi mūžos varēs būt debesīs kopā ar to, kas ir viņas galva un līgavainis. Šis salīdzinājums, ka Kristus līgavainis ir ļoti cauriem biblisks. Mēs to redzam jaunajā derībā, un draudze arī Efeziešu vēstulē ir salīdzināta līgava un līgavai draudze. Un es atminos, ka man brālis ir ļoti tāds cilvēks, kurš māk pateikt galvārdu un spēj būt valdonīgi. Un tad pienāca viens brīdis, kad viņa ļoti apzināti sāka izvēlēties neiebilst, bet atstāt galvārdu manam brālim. Un pēc kāda laika, kad es viņu sastapu, mēs tā runājamies, viņa teica, pat tad, ja man teorētiski liekas, ka man ir bijusi taisnība, ja es esmu ļāvusi viņam nest viņa atbildību, viņš saka, kaut kā sakārtojās dzīvē tā, ka ir labāk, ka es esmu darījusi tā. Un nevis tā, ka tur brālis dod absurds padomus.
Bet, kad ir jāmācās vienam uzņemties atbildību un otram paklausīt. Un tāpēc es parasti cilvēkiem, kas nāk pie altāra uz laulībām, saku, tīpaši sievietēm, var tā pajautāt, vai šis cilvēks, kurš stāsies altāra priekšā, jūs saņemsiet reālu Dievu svētību, vai viņš spējas ar to tikt galā. Vēl cilvēkam uzdāvināt motociklu, bet viņš nemāk braukt, viņš vienkārši kaut ko sastrādās. Vai tad, kad cilvēks nāk Dievu priekšā un viņš saka, ka viņš mīlēs šo sievieti, tā ir mīlestības priekšzīmē, ko viņš redz pie Kristus attiecībā uz dēlus. Nevis pēc kā vīriešu žurnālā rakstīs, ja jūs gribat sievieti iepriecināt vai padarīt laimīgi, tur 7 soļi tādu noslēpumu. Bet tā kā Kristus mīl draudzi. Nevis tā kā pasaulē ir kādi noslēpumiņi vai brīdi, bet tā kā Kristus mīl. Un dažkārt ir jāsaka, ka mums ir bijuši gadījumi, kad sieva atnāk, apsēžās un saka, mēs gribētu laulāties. Es saku, kas tie mēs? Viņš mašīnā lejā, viņš negrib nākt. Es saku, znači, neizskatās, ka grib. Es saku, sakiet godīgi, jūs gribat laulāties, un viņam it kā nekas nav pret. Bet ar īpašu gribu un centību neizceļās. Un tā bija pirmā reize manā kalpošanā, kas teica, ejiet un sakiet, ka mēs laulājam tikai tos, kas abi grib. Viņi nogāja, pēc 3 minūtēm viņš bija augšā jautājumu. Nesapratu, kas te notiek. Vīriešiem ir vajadzīga reāla rīcība. Kad sieviete atnāk uz baznīcu un saka, es neko nevaru izdarīt ar to viņa dzeršanu. Es jau 18 gadus viņam saka, es aiziešu. Un viņš teikt visu laiku zina, ka tu viņam čakarē, melo. Tu taču mūldienā mūldēšanā. Tu pat nepakusties no vietas. Tu katru dienu melo. Kad tu atstāsies no viņiem, viņš nepārstās. Un tā 18 gadus. Ja man kāds sprausa dažs 18 gadus arī neticētu. Es turpinātu pa svoju, tāpēc, ka tas ir tā nopietni ņemams. Bet kādreiz vajag tā paiet un paskatīties no atstatuma uz lietu, lai tu ierādzītu, cik viņi ir neloģiski. Jo, kad tu esi iekšā tajā, tu jau tajā virpulī nejūti, uz kur pusi tu griezies. Tāpēc, teiksim, tas jautājums ir tāds, vīrs, vai tu zini, uz kādiem standartiem tu tiec aicināts? Vai tu līgavēni zini, uz kādiem standartiem tu tiec aicināts? Vai tu zini, ka no tevis drīkstēs atprasīt, lai tu panes vairāk, ka jūs nedalīsiet 50 uz 50 laulībā? Kristīgā laulībā nav paritātes un demokrātijas principi, puse uz pusēm, abiem vienāds balss skaits. Kristīgā laulībā ir kontrola pakete vīram un tieši atbildībā. Viņa tev drīkstēs uzgulties uz pleca un paraudāt, kā viņai trūkst vai nav. Un tu vienīgais, kur vari paraudāt, ka tev to visu vajag, bet tu nevari. Saku, tu iesi uz baznīcu, tāpēc, ka vīra galva ir Kristus un sievas galva ir vīrs. Tur var stāvēt uz ceļiem, tur apstādināt mašīnu ceļmalā, tur pacelt rokas un bļaut mežā. Dievs, tā ir mana māja, un bez tavas svētības es nevarēšu noturēt. Tur ne kārtību, neko citu. Dari kaut ko. Bet, kad tu ieradīsies mājā, tu būsi raudājis uz viņu pleca. Es teicu, nav nekā briesmīgāk, tu atnāc mājās un uzliec un raudi. Un viņi saprot, ka viņai ir ne tikai vīrs, viņai arī bērns ir vienā personā. Viņai ir, starp citu, vienāds laulībās, tur, kad es asistēju, man nebija vēl tiesības laulāt. Mācītājs, kurš atbrauc salaulāt vienu pāri, viņš bija vietējais. Un viņš pēc laulības ceremonijas piegāja kopā ar mani, es teicu, apsveicu. Viņš pienāk klāt, es arī jūs apsveicu. Viņš teica, nu, kā smiltenieši satiekās. Un tad, kad viņš sniedz roku līgai, viņš teica, nu, apsveic tev ar bērnu. Viņš teica, nes stāvokli. Viņš teica, ar šito. Viņš teica, tam mums no stāvokli jābūt. Viņš jāliek tā blakus. Viņš teica, brauksiet mājās, sāks auklēt. Es teicu, kāpēc tu tā teici? Viņš teica, nu, tāpēc, ka viņi ir mamma auklējusi, pēc tam skola ir auklējusi. Viņš teica, pats pār lūk nevar pārspēlēt. Es atceros, es biju dusmīgs, teicu, tu tā aizbrauks, un man šeit jāpaliek, jākalpo. Tu te vari uzvesties kā ģenerālis, es te palieku ar tiem cilvēkiem acis pret acis. Bet viņš bija pateicis tā ļoti godīgi un taisnīgi patiesībā. Un tāpēc, teiksim, kad mēs runājam par laulībām, mēs runājam par to standartu, kādu mēs mēģinam saprast, ka mēs ejam pie altāra, mēs neejam kaut ko kopā darīt, mēs ejam katrs savā veidā to kopā darīšanu paveikt. Sievai nekad nav jāklaus vīram tur, kur tas ir pretrunā ar Dievu prātu vai gribu. Nu, nevar. Mīļā, mūsu attiecības būtu daudz tuvākas,
ja tu mazliet mani saprastu un būtu tuvāk man, tajos mirkļos, kad tu man ļoti vajadzīgi esi blakus. Un tad viņš paņem visu ģimenes naudu un viņš saka, nāc līdz uz kazino, pastāv man aiz muguras un tu rīkšķus. Un viņi stāv tur rīkšķus, viņš nospēlē visu, pēc tam atkal visu. Un viņš pēc tam saka, sieva atcies, ka tu esi salolā, tev ir jāklausa. Ja Bībelē ir tāds pants, mēs to lasām apostļu darbos, Dievam ir jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. Bet ļoti bieži cilvēki šo paklausības modeli sāk attiecināt uz sadzīviskām lietām. Viens luterāņu amerikāņu mācītājs, viņš sarakstījis kādu grāmatu, Kristīga ģimene, viņš bija atbraucis uz Latviju, viņš stāstīja par kādu interesantu notikumu savā draudzē, sieva ir ilgadīgi baznīcas cilvēks. Un vīrs viņš nav pret, bet viņam ir vienaldzīga baznīca. Un viņi atnāk un viņi saka, es vairs viņu nevaru izturēt, man viņš līdz nekad nevar atnākt. Tas man patīk tā frāze, nevis ka rūps, ka Dievu vīrs atradīs Dievu, bet viņš man līdzi. Tas ir pirmais, ar ko mācītājiem jāsaka, ir pievērst uzmanību. Viņš man līdzi nekad nevar atnākt, bet lūk, viņam ir visādas prasības. Viņš saka prasīs, kas ir tāds, ko tev vīram grūti paklausīt? Viņš saka, viņš man prasa kafiju no rīta uzlietu. Viņš saka, mēs brokasts viens, bērni, katrs uz savu skolu, un viņam lūk vajag uzliet. Tad viņš teica, es gadiem tā ir šķistošot, pēc kā ir mums kultūra, teica, šķistošot. Viņš saka, viņš saka, to viņi mīl izdara priekšīgi, viņi tas iepriecinās. Viņi izdarīja, bet viņi izdarīja to ļoti īpatnējā veidā. Viņi atnāca pie viņu pat ne virtuvē. Viņi nolika viņu paplātu gultā ar uzlietu kafiju. Teica, kopš šīs dienas Kristus vārdā tu dabūsi tā, kā tu gribi. Un viņi to darīja katru dienu. Viņam palika jocīgi. Viņš nevarēja saprast, ka pēc tādās lietās, kur viņa agrāk ir ignorējusi viņu, viņa pēkšņi palika uz tādu pielaidīgu. Un viņš vienu dienu atnāca uz baznīcu pastīties, ko viņi te klausās. Jo pirmā reize viņam sāk likties, ka tas, kur viņi iet, sāk atstāt iespaidu uz viņu priekšā. Smēties vai ne, bet viņš teica, tagad viņš ir mūsu draudzes priekšnieks. Un tas, kas viņu iemantoja, bija nevis tas, ka gadiem ilgi teica, nāc līdzi, vai tev vajag ticēt tā, bet tas, ka viens cilvēks palika maigāks tur, kur viņš kā vīrs to vēlējās. Tas viņu iemantoja. Un tas ir tas, par ko apostols Pāvils saka, ka sievas ir iemantojuši savus vīrus, teiksim, ar savus sievas pienākumu pildīšanu. Es zinu vienu laulību mums, kurā sieva lūdzās gadiem ilgi, ka tas vīrs beidzot kļūtu ticīgs. Viņš kļūtu ticīgs. Viņš kļūtu tik ticīgs, ka viņš ne tikai gāja viņai līdzi. Principā viņš līdzi gāja tikai tāpēc, ka pats sāka iet. Un tad sanāk arī līdzi. Bet tad viņai ienāca prātā nodarboties ar tādiem mīlestības darbiem. Viņai likās, ka kaut kas jādara kristīgs tāds. Viņa domāja, paņem bērni no bērnu. Labi to, viņa paņēma. Tad viņš aizbrauc pakaļ, viņš redz, ka tur divi bērni tā kā tad raud. Viņam saka, tā ir māsiņa. Viņš atbrauc mājās, saka, tam bērnam ir māsa, ko mēs ņemsim. Viņš saka, bet mēs divas būs pa grūti, tā viņš saka, nekā. Viņš, kurš visu gadus negāja baznīcā, tagad šeit baznīcā, viņš arī pa kristīgam sāk domāt. Viņš saka, tu gribēji, un mēs ņemsim abus. Es pietiekoši nopelnu, ka viņām ir divi būs. Un paņēma. Viņš saka, es varu sagādāt, lai viņi būtu ēduši un apģērbti. Tu dzīvo pastāvīgi mājās. Tavs uzdevums būs tad arī vairāk laika ar viņām abām divām, pat ja tu gribēji vienu. Un viņai tas lūgums, lai vīrs kļūtu ticīgs, kļūtu par cilpu viņas kaklā. Izrādās, viņai nemaz nevajag ticīgu vīru. Viņai vajag vīru, kas viņu papildina baznīcā, lai būtu kā citām laimīgām kopā lūdzās un galda dziesmu nodzied pie galda vai vēl kaut ko. Un viņš atnāk un par iktīgam atgriežās un sāk pēc baušļiem dzīvot. Un izrādās, ka tas sāk viņai traucēt. Šodien šī laulība ir izjukusi. Tāpēc, ka netiek apmierināts tās emocionālās prasības. Un tas, ko es par šo cilvēku šodien domāju, es tad domāju, viņš dzīvo viens pats. Viņš savus pienākumus ar vienu pilda. Un kādreiz dzīvē tā gadās. Tāpēc nākot pie altāra ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ko viņi no manis sagaidīs un kas ir mans pienākums to sniegt. Un šeit runa nav par naudu, šeit runa ir par spēju uzņemties atbildību. Neviens negrib taču aiziet pie ārsta un izdarīt jums kaut kas tāds uz rokas, ko jūs kaimiņiem neesat redzējuši un vispār mūžā redzat šitādu čoku pirmo reizi. Jūs aiziet, doktor, kas tas ir? Un jūs daktars saka, ārprāts, kas tas ir? Ja? Jūs gribās ārstēties pie viņa. Ka tev jāiet pie altāra cilvēku, kuram piederēs kontrola paketi atbildības ziņā. Bet viņš viņu nespēja uzņemties. Ja? Un dažkārt cilvēki tiek pāri šai loģikai tikai ar emocijām.
Gan vēlāk. Bet gan vēlāk, es teiktu, 90% gadījumos nenotiek gan vēlāk. Ja tagad jau ir lejupslīde, tad pēc tam viņi notiek vēl ātrāk kādreiz. Un to var teikt gan uz vienu, gan uz otru. Atcerieties, ka Ēdens dārzā, kad cilvēki bija krituši grēkā, Ādams arī, jo viņš ienāca dārzā, un pirmā lieta, ko viņš jautāja, kad Dievs ienāca, neredzēja, viņi bija krituši grēkā, apsagušies ar lapām un noslēpušies. Un pirmais jautājums, ko Dievs prasīja, nebija taču. Maita Čūls, ko tu esi izdarījusi ar manu radību? Pirmais jautājums bija, Ādam, kur tu? Un mums ir rakstīts, kur tu esi. Kad es visu radīju, es visu pakļauju tev. Es tev radīju, ka palīdzi, kas būs ap tevi. Es to visu uzticēju tev. Tā bija tava atbildība. Viņš bija tas, kas dara zināmu savai sievai, Ievai, no kura koka nevar ēst. Un tāpēc, kad es ierodos, tas, kuram es deleģēju to visu, ar to es arī runājos. Teorētiski viss sākās no tā gala, nevis no Ādama. Bet Dievs rīkojas šajā ziņā pēdiņās neloģiski. Viņš rīkojās pēc principa. Tevis prasīja. Mēs zinām, ka laicīgās iestādēs arī ir tā. Jūs zināt, ja vakarā ziņās parāda, ka tur skolā viens skolnieks ir izdarījis to vai to, visvairāk nervozē skolas direktors, kurš tur vispār klāt nebija, jo viņš apmēram iedomājas, kas arī darīsies, sakot ar žurnālistiem, beidzot ar dažādām institūcijām tā tālāk. Tāpēc, ka viņš atbild par to. Ēdens dārzā ir tā. Tas ir laulības pamats. Tu nes galveno atbildību, un pēc tam atbildība pakārtojās. Un pēc tam viņi pāriet uz vēl mazākiem. Katram savu atbildību. Tāpēc arī kristīgā laulībā ir ļoti svarīgi ievērot 6. nodaļu Efeziešu vēstulē, kas tiek arī parasti, lielākoties visās laulības ceremonijās, kurā konfesijā tiek lasīta šī apostļa Pāvila vēstule tieši par laulāto atbildību. Un tas nozīmē, ka vīra galva ir Kristus un sievas galva ir vīrs. Kā draudze Kristum paklausīga, tāpat sievas vīriem. Un vīri mīliet savus sievas tā, kā Kristus mīl draudzi. Mēs šeit nerunāsim tagad par laulības, teiksim, kaut kādu jūtu vai savstarpēju attiecību veidošanu laulībā. Tikai ieskicēju tos galvenos principus. Man liekas, ka, ja cilvēki pašā sākumā uzdod dažus praktiskus jautājumus, tad daudz kas noskaidrotos. Man ir, piemēram, ļoti bieži tā, kad es uzdodu jautājumu. Cilvēki atnāk laulāties un es jautāju, vai jūs vispār, ticat? Un cilvēks saka, jā, viņš ir kristīts bērnībā, es esmu iesvētīti tajā baznīcā. Jautājums jau nebija, kur jūs esat kristīti bērnībā. Es prasu, vai jūs ticat?